Turpinām fórumu, kas veltīts vīriešu veselībai, vīrieti dzīvo. Un šajā blokā mēs runāsim par vīriešu veselību sākot no bērnības. Kam tieši pievērst uzmanību? Jautājumu formām. Iesim cauri visam kam. Šeit klātienē doktors Klims Ļoņenko. Klim, esiet sveicināts. Tāpat arī doktors Jānis Sauziņš. Jāni, esiet sveicināts. Un attālināt mums pievienojās pēdējā profesora Dace Gardovska. Dace, esiet sveicināti. Prieks jūs redzēt, gribētos klātienē, bet viss kārtībā. Covid mums ir kaut kādas pozitīvas lietas nedaudz arī iemācīs, ka mēs spējam komunicēt un iegūt informāciju attālināt vairāk. Paldies. Vai jūs man dzirdat skaļi un skaidri? Jā, pilnīgi. Brīnišķīgi. Mēs ar kungiem iepriekš runājām arī ar profesoru Lietuviešu kungu un divos vārdos par jauniešiem, ka tas tomēr sākās ģimenē un skolā. Es tādu fundamentālu jautājumu. Varbūt sāksim, Dace, tieši ar jums. Kam jāpievērš uzmanība jau no dzimšanas? Nu, man mājās arī ir divgadīgs puika. Šeit kungiem arī es saprotu, ka ir jaunā paudze, kas aug. Kam jāpievērš uzmanība? Jūs kā valsts galvenā pediatris jūs tādu pieteikšu. Paldies, nav tik liels samats, bet pieredze pietiekami ilga. Un es gribētu sacīt, noklausoties drusku no iepriekšējās sesijas, es jūtu tādu zināmu, tādu likteņu sajūtu, tādu pesimismu, un tas, kā vīrieši redz pasauli, jau veidojās droši vien nevienā dienā. Un, ja mēs runājam par maziem zēniem, tad, kad viņi piedzimst, tad mums vienmēr ir jādomā par to, ka viņi ir nākamie vīrieši, nākamie tēti, nākamie vecāki un nākamie vecvecāki. Un šajā jautājumā sākums ir meklējums jau pirms tas bērniņš, tas puisītis ir piedzimis. Un šeit es gribētu atgādināt visiem vīriešiem, kas šobrīd klausās šo raidījumu, domājot par sevi, vajadzētu padomāt arī par to, kā tas nākamās paudzes puisītis ienāk šajā, vai meitenīte ienāk šajā pasaulē. Un tā dzīve sākās no ieņemšanas brīža, un tie pierādījumi, kas ir pēdējo gadu 10 laikā, ir ļoti pārliecinoši par to, ka pirmās 1000 dienas dzīvē nosaka veselību visas dzīves garumā. Tā ir viena lieta, un ja mēs domājam par to, kas būs ar mūsu nākamām paudzēm, tad šīs pirmās 1000 dienas ietekmēs ne tikai tā konkrētā bērniņa, tālāk vīrieša tēta vai kāds no viņam ir liktenis dzīvi, bet ietekmēs arī vēl nākamo paudžu veselības. Tātad mums ir kaut kāda ģenētika, mēs piedzimstam tādi, kādi mūsu pēcteči ir bijuši, un tad ir ārējie faktori, kas ļauj gēniem izpausties vai neizpausties, un daudzas lietas tiek ieliktas gan šīs te paudzes, gan vairāk nākamo paudžu veselībā. Paldies, Dace. Tieši šajā laikā. Paldies jums. Paldies. Jā. Paldies. Es nezināju par šīm 1000 dienām. Ja, jūs arī esat vecāki puišiem. Cik jums vecums jūs jauniešiem drīkst jautāt? 4 gadi. 4 gadi? Arī 4 gadi. Arī 4 gadi. Nu, tad es divnieku valku līdzi. Kas ir tās lietas? Nu, kas ir svarīgi puišiem par viņu veselības lietu, ko runāt par vispār par sevis iepazīšanu, kas meitenēm ir? Un, kas tās būtiskās atšķirības? Jūs, piemēram, zinat? Jūs paši esat doki, tā skaitā. Klim, kā ar tev? Tīri praktiski, kas tas par ko jārunā un jāiedod zināšanu bāzi tam jaunietim? Nu, īstenībā profesora Gardovska ļoti labi teica, ka teiksim, tas ir ļoti apzinīgs solis un to jāplāno. Jā, un, teiksim, vīriešiem arī ir speciāli medikamenti, kas uzlabo spermas kvalitāti un ar to paaugstina apakļošanas risku, ne risku, varbūtību, jā. Un ar to mazina arī iespējamas ģenetiskus defektus.
Jā, tā skaitā, jā. Tāpēc, teiksim tā, tur jāpievērš dzīvesveidam, jāturas no alkohola lietošanas, no smēķēšanas, jā, un, teiksim, jātrenējas, jā. Bet, ja mēs runājam jau par maziem bērniem, tad viss tiešām sākas no bērnības un jāsaka ar pamatlietam. Tā ir higiēna, jā, tā ir vienkārši pievērst uzmanību sev, savam sajūtam, neslept neko, jā, un, teiksim tā, atzīt problēmu, mācīt atzīt problēmu un meklēt risinājumu. Paldies. Jāni? Tavā jūsu ikdienā ar to pašu četrgadnieku? Nu jā, viss tiešām sākās, kā jau teica, viss no mazām dienām. Nu, ikdienā tie ir praktiskas lietas, nu, kad puika pats sāk noņemt pamperu, sāk čurāt, iepazīst pats sevi. Savus ārējos dzimuma orgānus pareizi izstāstīt viņiem par uzsākt elementāru higiēnu, piedalīties kopā abiem vecākiem bērna mazgāšanas apskates, arī viņam visu atklāt stāstīt, kāpēc tas ir nepieciešams. Stāstīt līdzi? Jā, šī ir laba tēze. Jo bērns ikdienā arī kaut vai viņš varbūt liekas, ka nesaprot, bet patiesībā viņš visu ļoti labi saprot un savā veidā sev dziļumā ieprogrammē. Kaut vai sākot ar tām pašām roku mazgāšanām. Atnākot mājās, vienkārši kopā aizēja nomazgā rokas. Tas sākās ar roku mazgāšanu, tad ar dzimuma orgānu apmazgāšanu. Un sāk ar mazumiņu un tālāk arī izveidojās tās lielās lietas. Mēs šeit šodien runājam tieši par jauniešiem, par bērniem, lai gan tas tā lielā devīze ir, vīrietis dzīvo. Un mēs runājam par vīriešu veselību, par priekšdzerzara vēzi, par visām pārbaudēm, diagnostiskām skrīningiem. Kāda loma jūsu skatījumā ir jaunajai paaudzē, kuri brauks tagad Ziemassvētkos pie opīšiem ciemos? Opīši vienmēr nav jāuztur 80 gadīgi, opīši ir 45 un 50 gadīgi. Cik liela ārtāva viņiem, ka viņi ir kaut ko dzirdējuši skolā vai vēl kaut kur, kad tāda lieta ir un kad jāpārbauda, un viņi saka, opi, tu biji vai nebija? Kad tu biji? Sapratāt no domu. Es domāju, normāli tā nevajadzētu būt. Tā nevajadzētu būt. Ka jaunietis tā kā pajautā, tam jau jābūt, ja mēs sākam tagad no bērnu dienām jau bērnu audzināt, respektīvi visu stāstīt, kad jāiet pie ārsta un jāveic profilaktiskie pasākumi. Jā. Tad varbūt pēc 50 gadiem mums nevajadzēs to darīt. Mēs ir 50 gadiem, kā mēs runājam par 10 gadu nogriezt, kur ļoti, ļoti tālu. Bet jā, noteikti tas ir labi. Mūsdienu arī uzskats līdzekļi noteikti. Tas ir jādara. Arī ne tikai opīšiem, arī omītēm. Jā, tā skaitā. Teiksim tā, jaunatnē varbūt viņa drusciņ progresīvā ar to, ka viņa drusciņ vairāk komunicē. Jā, nekā pieauguši cilvēki, dažreiz savā starpā viņa ātrāk apgūst to informāciju, kas ir apkārt, jā, un tāpēc viņi var būt tā kā vadītāji, jā, kā, tā teikt, kā tāds avots, no kuras tie pieauguši var kaut ko uzzināt vai aizdomāties. Jā. Profesors Kundze, būtu jautājums jums par, ar ko atšķiras puišu veselību no meiteņu veselības. Mēs nerunājam tikai par reproduktīvo sistēmu kā tādu, skatāmies plašāk, tās būtiskās atšķirības. Vai es varētu vienu komentu par iepriekšējo tēmu, pirms atbildēt uz šo jautājumu? Es domāju, ka tad, kad mēs runājam par tādu tikšanos ar vecvecākiem un vecāko paudzi, tad mums jāsaprot, ka tā attieksme tai vecākai paudze visām lietām ir drusciņi bijusi savādāk. Ja? Un viena lieta, kas būtu jāmāca bērniem jau no mazām dienām un puikām arī, ka dzimuma orgāni ir tādi paši orgāni kā rokas un kājas, un katrs ar to piedzimst, un tie nav nekas slikts, par ko vajadzētu kautrēties vai runāt, vai ir kaut kādas problēmas arī dalīties. Es ļoti saredzu tajā apstākļī iespēju, ja mūsu bērniem skolās uzlabosies veselības pratība, tad viņi noteikti varēs vairāk izdarīt un palīdzēs
palīdzēs arī daudziem saviem vecākiem un vecvecākiem. Jo viņiem būs veselīga attieksme pret savu ķermeni, un viņiem būs arī zināšanas, kā palīdzēt. Vai jūs mani dzirdat? Dzirdam. Skaidri. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Otra lieta, trešā lieta faktiski ar tām atšķirībām, meitenes un zēnu uzbūve un arī nobriešanas laiks ir atšķirīgs. Ja mēs runājam par puisīšiem, gan meitenes, gan puisīšus apskata pirmais ārsts ir neonatologs, viņš novērtē vai nav kādas patoloģijas, un es domāju, ļoti svarīgi ir arī vecākiem to zināt, ko tad neonatologs apskata un novērtē, vai abas soliņas puisītiem ir vietā, un kā viņam izskatās krānīši, vai tur ir viss kārtībā. Tās ir tādas vienkāršas lietas, tad, protams, daktars nāk un skatās šo bērniņu, un ja ir kontakti ģimenes ārsti, viss ir lieliski katru mēnesi, bet vecāki ir tie, kas ir visciešāk ar bērniņu. Un tātad, mazgājot to puiku, paskatieties, vai abas soliņas atrodas sēkumnieku maisiņā. Jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tālāk, ja mēs domājam par to fertilitāti un reproduktīvo funkciju, tad nonākot lauku vidē, ja pie ārsta neiet, bērniņu nevienam nerāda, neviens neinteresējas vai maina dzīves vietas un tā tālāk, tad mēs varam daudz ko palaist garām. Tā kā tās ir tās lietas. Es gribētu akcentēt arī otru problēmu, kas nereti puikām tomēr ir. Tās ir tādas akūtas situācijas. Tā ir sēklnieku sagriešanās un oliņu sagriešanās, kas rada asas sāpes, un tad puikas nereti grib paciesties un kautrējās par to runāt. Viņi nav pieraduši par tādām lietām pārunāt ar saviem vecākiem. Un var gadīties, ka bērns tiek atvest uz slimnīcu, kad jau ir neatgriezeniskas izmaiņas. Tā kā, ja šādas sāpes parādās, tad noteikti ir jāgriežās neatliekamā palīdzībā un ļoti iespējams, ka ir vajadzīga operatīvā. Paldies, Dats, paldies. Te mēs šo tēzi mēs paturpinām. Mūsu klišejiska audzināšana, tāda sabiedrības kaut kāds ir rakstītie likumi, laikam nerakstītais mūsu audzināšana saka, ka tev jābūt stipram, tu nedrīkst traudāt, kur tu čīksti, kas tu pat čēli esi. Kad kā audzināt zēnus, lai tāpat laikā viņiem stāja, viņi ir spēcīgi garā miesā, bet, lai, tā kā Jānis minēja, ja tu pasaki savas sajūtas, kas ir tas, kā jūs runājat par sajūtām? Čīkstēšana un sajūta divas dažādas lietas. Kaut kas nepatīk. Gribu padalīst. Es kā ārsts varbūt tirpujas privātām lietām. Es labprāt palīdzu. Tas viens otru neizslēdz. Tas viens otru neizslēdz? Jā, tā ir pilnīgi normāli, ka mēs mācam, teiksim tā, pārvarēt kādas grūtības. Dzīve, bet tajā pašā laikā klausoties sevi un saprast, ka tev kaut kas nav kārtībā, par ko teica profesora, ja ir kādas sāpes, tomēr jāpievērš uzmanību. Varbūt to nav jāsaka visu klātbūtne, bet jāpasauc kaut kur malā, jāpasaka privāti, par to, ka, zini, man kaut kas nav, un teiksim tā, to apmācīt ļoti svarīgi ne tikai bērnu, bet arī vecākus, lai viņi klausa savus bērnus. Jo šeit vienmēr divas puses piedalās dialogā. Tieši tā, precīzi, divas puses. Jāni? Jā, tikai galvenais ir klausīties savā bērnā un ticēt viņam, un tad jau uzklausot viņu, tu arī sapratīsi, vai ir tam iemesls, un viņš arī te uzticēsies, ka tu viņu klausies, ka tu viņu sadzirdi. Jā. Un varbūt, dažreiz varbūt arī tie bērni negrib kaut ko darīt un, kā saka, čīkst, bet,
tajā brīdī arī tu viņu uzklausi, kāpēc viņš čīkst. Un tad tu arī izlem, izrunā ar viņu un pieņem lēmumu. Ko domā Jāni par to tēzi, kad puika raud par kaut ko un saka, ko tu raudi, taču nekas nav, patur to sevī. Tas absolūti nav pareizi. Jo tas aiziet līdz pa trepi, augot lielākam. Tādā veidā arī cilvēki, tāpēc arī viņiem iesēžās tā problēma, ka viņi negrib sūdzēties par savām problēmām. Un tāpēc arī novēloti griežās pēc palīdzības. Tā ir tālāk sakarība. Un tas ir stulbākais, kas vien var būt. Un tu, kā vecāks, esi pie tā vainīgs. Viņam to tādā veidā viņu audzinot. Kim, kādu veidē, labi, mēs, manuprāt, esam pat vienādi. Veselības mācība kādreiz bija skolā tāda lieta. Tagad viņi bija vienu laiku tā kā nost, viņi tagad atkal apakaļ ir. Cik viņi, tavuprāt, ir kritiski svarīgi, lai viena lieta ir ģimene. Ne visur ģimenes modelis ir, kad ir abi vecāki. Ļoti daudz, kad vientuļās mammas, vecvecāki audzina bērnus, puikas, piemēram, ka viņiem vienkārši netiek iedot tā informācija, netiek iedot tā bāze. Un tad ir veselības mācība. Cik tavuprāt ir būtiski un kas būtu tas svarīgākais, kas ir tev veselības mācībā jāiepako skolā? Es uzskatu, tā ir ļoti svarīgs moments, un teiksim tā, ne visiem ir medicīniskā izglītība. Viņi to zina, ne visiem ir tāda spēja audzināt, teiksim. Un, skolotāji māk izstāstīt, kas tur, kam jāpievērš uzmanību, kā jāuzvadas, ir tā saucama seksuāla veselība, to viņi var izskaidrot un iemācīt, akcentēt par kontracepcijas nepieciešamību, tad tas ies tikai pa labu. Jā. Jāni, ko tu mācīja? Sveiciens manai bioloģijas skolotājai, Irēnai Kuļkai. Viņa bija man arī veselības mācības skolotāja. Un vispilgtākais, ko es atceros, ko viņa mums 7. klasē stāstīja, viņa rādīja, kā uz īkšķa pareizi jāuzvelk prezervatīvs. Un tas man iespiedās vispilgtāk atmiņā. Un tagad, teiksim, strādājot poliklīnikā, kad nāk jaunie puiši, 19, 20 gadīgi čaļi, kas tikko atbraukuši uz pilsētu ar seksuāli transmisīvām slimībām. Un izskatās, ka viņiem nav bijis tāda skolotāja, kas pastāstīs, kā tas ir jādara. Un mājās arī neviens nav pastāstījis. Bet tā profilakse dzimuma audzināšanā arī ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga tieši skolās. Ja piemēram, mājās to nevar pastāstīt. Jā, paldies. Izcils piemērs. Bet es nevienmēr pat reģionu, tas ir plašākā mērā. Absolūti. Jā. Un tur ir vēl viens moments, es papildināšu Jāni, ka ļoti bieži bērni neuztver savus vecākus kā tādu autoritāti. Tā ir vienkārši tāda psiholoģija. Ja kāds no malas to pateiks, viņu uztver to informāciju labāk, un tic, nekā, kad to saka vecāki. Šī būtu izcila gara diskusija, kāpēc, Justins Bībers mūsu bērniem ir lielāka autoritāte nekā mēs, mēram. Es kā piemēru vispārēji saku, bet tiešām tā arī ir, un to saka arī jauniešu psihoterapeiti, tā skaitā. Tāds, piemēram, jūs varat sarunāt par to audzināšanas formu, izpildījumu, tādā formā, lai jūs iedotu jaunietim izpratni, atbildību par savu veselību, lai nebūtu Jāņa piemēra, ka tu nesaproti, kas piemēram dzīvē prezervatīvs un tā tālāk. Kuras ir tās bāzes vietas, kur tas ir jāieliek? Ģimenes, skola vēl? Redzat, šobrīd tā pasaule ir daudz atvērtāka, ir ļoti daudz informācijas, un nevienmēr ir attīstītā kritiskā domāšana. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, kad ir tādas veselības pratības pamatus ieliek skolā. Tas ir milzīgs izaicinājums skolotājiem. Ja šis priekšmets ir sadalīts ar dažādiem priekšmetiem un nav kā atsevišķi, priekšmets, kuru vada tam sagatavots skolotājs, tad to moderno pieeju nav tik viegli praksē realizēt.
Jo arī skolotājiem ir jābūt ļoti labi sagatavotam. Teiksim, mēs ņemam kaut vai zēnu pubertātes periodu, ja, kas sākās 9 līdz 14 gadu vecumā. Ja. Tas ir milzīgi grūts pārbaudījums jaunam puisim, kad notiek dzimuma nobriešana, viņam ir daudz jautājumu. Ja. Un tagad viņa skolotāja nav tajā tik ļoti gatava sarunāties, ja, un kā man stāstīja viena mamma, tad kā ir notikusi stunda par šādiem jautājumiem, kad skolotājs ir ienācis, nolicis grāmatu un teicis tās 5 lapus, jūs izlasiet, ja. Tad ir jābūt ļoti kompetentiem cilvēkiem, kas prot uzrunāt jauniešus, kuriem ir zināšanas, un šie cilvēki ir speciāli jāapmāca. Somijā ir speciāli cilvēki, kas māca šādas lietas. Tam ir medicīniska speciāla papildus izglītība, un viņi ir saņēmuši attiecīgas certifikātus, ka viņi var to mācīt. Jo tam visam ir jābūt ļoti profesionāli pasniegt. Uz to būtu jāattiecās. Šobrīd tas tā nav. Paldies. Tev būtu jautājums, ko es adresēšu jums visiem. Kas ir konkrētas lietas, kas jāpārbauda maziem zēniem, kurām veselības pārbaudēm pievērst uzmanību analīzes izmeklējumu un tā tālāk un tam līdzīgi? Īstenībā profesora jau... Jā, tad jautāsim profesoram kundzei. Jā? Konkrētas lietas, kas maziem zēniem jāpārbauda? Jā, tad kolēģi šeit zēniem vai meitenēm mums nav tādas īpašas speciālas analīzes, ja nav nekādi traucējumi. Ja? Kā jau es teicu, tātad mums ir jānoskaidro, kur atrodas oliņas, ja? Un ko izdarīt, ja? Tas ir ļoti svarīgi, jo ja mēs nepamanām to zīdaiņu vecumā, kad šīs oliņas nav vai viena oliņa nav atrodama, tad mēs varam ļoti daudz ko zaudēt, un tas var būt par vēlu. Mums arī ir jāskatās, kāda ir dzimuma locekļa atvēre, vai viņi ir centrāli, vai nav kādu urinācijas traucējumi. Tas būtu nākamais. Tālāk, protams, ir jautājums kas ir saistīts gan ar dažādiem higieniskiem un arī reliģiskiem apsvērumiem. Tātad mums ir jārūpējās un jāprot darboties ar priekšādiņu, tātad higieniskās normas, kā apmazgāt puisīti un protams, tādi gadījumi, kad bērnam ir iedzimta fimoze, tas ir tāds varbūt gan fizioloģisks, gan patoloģisks stāvoklis, kad ir grūtības atvilkt priekšādiņu un tas dažās reliģijās tiek risināts ķirurģiski, Amerikas pediatra asociācija to neiesaka darīt, bet tas notiek, bet tā vai citādi tās higieniskās iemaņas ir jābūt. Ja mammai ir kārties, tad ir grūti to izdarīt. Paldies, profesors kundze. Māc arī bērnam tālāk to darīt. Paldies. Te vēl viens jautājums uz skatītāju. Varbūt vēlreiz tēžu veidā, lai jūs pasakat, kas jāievēro bērna pirmajos 3 gados, ja maģiskajās 1000 dienās? Tad pa punktiem īsti. Jā, maģiskās 1000 dienās tad mums ir jārada vislabākie apstākļi, jo tas ir laiks no ieņemšanas, tātad tai grūtniecībai ir jākrojās. Un viss, kas saistās ar mātes uzturu, ar vidi, kurā māte atrodas, ar veselības uzraudzību, ar vielām, ko mēs lietojam, smēķēšanu apkārtnē, piemēram. Un vispārējais, tātad šie jautājumi. Un tālāk ir labvēlīga vide jārada bērna attīstībai. Tātad ir uzraudzība.
tas ir regulārās veselības pārbaudes, uz kurām ir jāiet. Mums ir bērniem tādas noteiktas valsts. Tās ir potēšanas, piemēram, es gribētu sacīt, tāda slimība kā cūciņas. Ja ar cūciņām saslimst bērns, kurš ir pubertātes periodā, kad ir jau šī dzimuma nobriešana, tad tas var radīt neatgriezenisku nealgotību, piemēram. Jā, diemžēl. Tad vakcīnas arī pasargā no tā. Un, protams, ja mēs runājam par uzturu pēc dzimšanas, tam ir jābūt pilnvērtīgam, ir jābūt aktivitātēm, ar bērnu jānodarbojās, un attīstībai ir ļoti svarīgi labas attiecības starp aprūpes sniedzēju. Tās ir, teiksim, mātes, tēvu uzdevums, komunikācija ar bērnu viņa attīstībā ir ļoti, ļoti svarīga. Jā. Es esmu pārdzīvojis to laiku, kad mums bija slimnīcā bērni, kurus vecāki atstāja, mēs nevarējām viņus atdot uz bērnu namiem, viņi atradās ilgstoši slimnīcā. Jāsaka, ka viņa attīstība dēļ tā bija kavēta. Tās ir tās lietas. Tālāk jau viss, kas aiziet, saistīts ar protams, ir iedzimtības faktori, bet tie ārējie faktori, piemēram, tēvs smēķē, viņš iet ārā no istabas, un smēķē kādā, bet viņš atgriežās ar to reziduālo dūmu daļu, kas, protams, ietekmē bērnu. Vai uzturs, ja mēs lietojam nepareizi uzturtas, vai, piemēram, mums ir jau tagad mazbērniņi, kam ir virssvars, kas nēd pareizi, viņi ēd ātru junk food, kas mammai ir par rokai, tas atstāja uz visu veselības, teiksim, nostiprināšanu, tādu negatīvu iespēju. Paldies, profesors Kundze, par sīkāku skaidrojumu. Es skatos laikrādī, ka mums laiks izskanējis. Kungi, liels jums paldies, kā atnācāt, lai jūs mazie veseli un paši veseli, un nesiet to vēsti tālāk arī, saviem pacientiem. Paldies ar jums, profesors Kundze, ka veltījāt laiku. Iedevāt tos balšus, es arī atzīmēju vēl tēžu veidā par tām 100 maģiskajām dienām apstākļi, labvēlīga vide, pārbaudas potes, uzturs, komunikācija, tās galvenās lietas. Pavisam noteikti katram mums jārūpējās gan par sevi, gan arī par maziem, un jāmāca mazie, lai pēc tam viņi mācītu mūs, ja mēs paši netiekam galā. Tāda aksioma. Sirsnīgs paldies jums. Šodien mēs noslēdzam pirmo tiešraides raundu gan sportcensus.com, gan TV4, gan arī Latvijas urologu asociācijas mājaslapā.